Viena no lietām, ko šodien apskatīsimies, ir kā tad izmantot tādu populāru rīku kā Bārds, kas ir Google's mākslīgā intelekta rīks. Viņi ir uztaisījuši tātad konkurentu ChatGPT, un tas, kas ir interesanti Bārdam, ir, ka viņš ir pieslēgts internetam, ka respektīvi viņš var reālā laikā pieslēgties interneta mājaslapām, ievākt datus un iedot mums atbildes. Un, ja mēs domājam par, pieņemsim, to pašu sociālo mēdīju saturu, tad es esmu sagatavojis dažus jautājumus, kurus jūs varat uzdot Bārdam un ievākt datus par teiksim, tādām sociālo mēdīju tēmām, kas ir tajā brīdī aktuālas un trendīgas, nevis tikai, kas ir tādas vispārīgas, ko ChatGPT iedod, bet kas ir reālā laikā aktuāls un trendīgas. Un es šos te jautājumus jums nosūtīšu, un tas, ko mēs darīsim, mēs sakombinēsim tātad šos te jautājumus Bārdam ar mūsu aprakstīto auditoriju, mūsu aprakstīto produktu, jo tas, ko tas iedod, ir, ka tātad mēs varam pajautāt Bārds, šis te Google's mākslīgā intelekta risinājums, tātad sapratīs, kas tad ir tā mūsu auditorija, kas ir tas pakalpojums vai produkts, ko mēs vēlamies viņai piedāvāt, un jau kontekstā varēs, teiksim, palīdzēs mums atrast tās pašas hashtags vai mirkļbirkas vai kādus citus risinājumus vai tēmas, par kurām mēs varētu taisīt savu sociālo mēdīju ierakstus. Tātad viena lieta ir, tad mums ir jābūt aprakstītēm mūsu auditorijai un produktam, un tad es parādīšu tos jautājumus, ko es esmu sagatavojis. Visus jautājumus es esmu sagatavojis gan latviešu valodā, gan angļu valodā, un es parādīšu pirmkārt, kāda ir tā atšķirība. Tātad pirmais jautājums ir, kāda ir 5 aktuāli temati manā nozarē, par kuriem man autori laik diskutē sociālajos mēdījos. Sāksim mēs ar jautājumu angliski. Tā. Tas, kas mums ir vajadzīgs jautājums, un mums ir vajadzīgs mūsu auditorijas apraksts. To savu aprakstu, es tūlīt paņemšu jaunu čatu. Tātad šeit es iekopēju iekšā sagatavoto jautājumu un auditorijas aprakstu un produktu aprakstu. Šos es vienkārši izkopēju no kāda no promptiem, kas ir Business Prompts platformā, kur tātad ir sagatavot šie te jautājumi un atbildes, un uzģenerēju promptu, un apakšā tātad ir šī te informācija. Es varu parādīt tātad, kāds izskatās. Tātad jūs varat iet savā Business Prompts platformā, atvērt vaļā jebkuru promptu, uzspiest Generate and Copy Prompt, un šeit apakšā zem prompta tātad ir tā informācija par jūsu produktu un pakalpojumu, un jūs varat to iekopēt iekšā Bārdā kopā ar to jautājumu, ko es tātad esmu sagatavojis šajā gadījumā. Tas ir tas, kā tad jūs tiekat pie šīs te atbildes, un tad vienkārši padzēšu tārā, teiksim, tā informācija, kas te nav ievadīta, kas nav būtiska, un jums ir tādā veidā iespēja tātad uzņemt precīzāku jautājumu, un tad ieliekat iekšā, spiežat submit, un Bārds ir uzģenerējis tātad rekur 5 tēmas. Tas produkts, ko es esmu šoreiz izvēlējies vai ko es aprakstījis, ir 25 minūšu treniņu rutīnas online tā programma, kur tātad vakaros tu vari noskatīties 25 minūšu treniņu rutīnu un viņu izpildīt. Nu, un tad, lūk, viņš ir uzģenerējis 5 trendīgas tēmas, un tad ja jums vajag vairāk tēmas, jūs varat nomainīt tur 5 uz 10 vai 20 vai tur 50 un uzģenerēt tur varbūt 50 trendīgas tēmas. Un te, piemēram, ir trendīga tēma par to, ka tur īsāki un intensīvāki tātad treniņi, māju treniņi, funkcionālie treniņi, tur mindfulness balstītie treniņi, un tātad viņš iedod mums jau kaut kādas konkrētas tēmas un idejas, par kurām mēs varētu taisīt saturu. Un kāds izskatās latviski, salīdzināsim vienkārši, lai jums paliek šī informācija. Tātad mēs iekopējam to pašu promptu un iekopējam to pašu produkta aprakstu. Un
Uzdosim viņam uzrakstīt latviski. Nu, lūk, un te viņš arī ir, principā, tieši tādu pašu atbildi arī uzrakstījis latviski. Nu, un te to kvalitāti var novērtēt, kad apskatīs tavu auditoru un sāp, šeit ir 5 aktuālākie temati tavā nozarē. Īsāk un intensīvāk treniņi, cilvēki arvien vairāk meklē veidus, kā iekļaut treniņus savā aizņemtajā grafikā. Īsāk un intensīvāk treniņi, piemēram, HIIT ir populāri izvēle, jo var tikt veikt tikai 20 līdz 30 minūtēs un joprojām ir efektīvi. Man liekas, ka ir ok arī latviskās tādas atbildes. Iepriekš es gan testēju, un es redzēju, ka, ja tas būtu iespējams jaunā čatā uzdots, ka tā atbilde varētu būt bišķīt īsāka nekā angliskā versija. Tā bija mana pieredze iepriekš. Mēģināsim atkal iemetīsim viņu čatu. Paskatīsimies, kādu viņš uzģenerēs atbildi. Ok, nu šeit ir vienkārši cita atbilde, bet redz, viņa ir bišķīt īsāka. Tur veselīgs vecumdienas, stresa pārvaldība, darba privātās dzīves līdzsvars, fitness tehnoloģijas. Tas atkal ir visas tēmas, kuras, teiksim, ar šādiem te mājas treniņiem kontekstā varētu būt interesantas un noderīgas gan jums, gan jūsu auditorijai. Tad nākamais prompts, nākamā lieta, ko jūs varat apskatīties, ir kādas ir 3 galvenās problēmas vai grūtības, ar kurām man auditorija pašlaik saskaras, balstoties uz tiešsaistes sarunām un kuras mans piedāvājums var palīdzēt atrisināt. Skatīsimies angliski, jo man angliski patīk labāk. Un te mēs atkal varam mest tātad iekšā šo te promptu, iekopēt atkal tātad informāciju par mūsu produktu un auditoriju. Pastīsimies, kādā valodā viņš uzģenerēs, ņemot vairāk iepriekšējā atbildi bija latviski, viņš uzģenerēja angliski. Tātad ir svarīgi, ka mēs identificējam tos izaicinājumus un tās mūsu auditorijas sāpes, vēl pēc tam balstoties uz reālā laika sarunām, uz to, par ko tad cilvēki šajā brīdī runā internetā, jo tas tātad mēs varam piedalīties tajās sarunās, un ja mūsu produkts vai pakalpojums risina šīs sāpes, tad tas ir atkal ļoti labs materiāls saturam un parāda to mūsu ekspertīzi un parāda to mūsu produkta pievienoto vērtību. Piemēram, tas pats physical fatigue and burnout, lack of time, motivation, kas respektīvi ir tās viņu sāpes, un viņš arī ir uzģenerējis citus sāpju punktus, kurus mūsu produkts varētu potenciāli atrisināt. Piemēram, tur locītā muskuļu sāpes, fleksibilitātes, ja tur lokanuma trūkums, svara pieaugums, stress, miega kvalitāte. Un tie visi ir kaut kādi aspekti, par kuriem mēs varam runāt tajā pašā savu sociālo mediju saturā vai citā saturā, ko tad mēs veidojam. Nākamais jautājums ir, vai ir kādi dojušies svētku vai nozares pasākumi, kur mūsu auditorija piedalās un kur mūsu piedāvājums varētu būt interesants, kas, man liekas, ir interesants jautājums. Un tas, ko mēs varam darīt tālāk, mēs varam tagad katru reizi nemest iekšā visu informāciju par mūsu auditoriju piedāvājumu, jo Bārds šajā gadījumā jau atcerās šo te pieprasījumu un to informāciju, ko mēs esam iepriekš ievadījuši. Un tātad, piemēram, ir Pasaules fizikālās terapijas diena, kas ir 8. septembris, Pasaules tātad aptaukošanās diena, un bisti, laikam, tas būtu labākais, kā to tulkot, kas ir 11. oktobris, Latvijas sporta diena, 18. oktobris, Latvijas fitness expo, 4. novembris, un šī ir informācija, ko, teiksim, ja jums tagad būtu pašiem tas viss jāatrod tur Googlē, tad tas būtu katru reizi jāmeklē jauns meklējums, un iespējams jūs mums nevarētu atrast tik precīzi, teiksim, tieši par to jūsu auditoriju un to jūsu produktu vai pakalpojumu. Tā, kad droši šo te izmantojat un skatāties, kur jūs varat tātad gatavot kādus postus vai saturu tieši saistībā ar aktuālajiem notikumiem un brīvdienām, kas ir saistīts ar jūsu auditoriju un produktu vai piedāvājumu. Tad ir jautājumi, atslēgas vārdi un frāzes, ko jūsu auditorija izmanto. Atkal mētam iekšā, paskatīsimies, ko tad mūsu auditorija izmanto šī te konkrētā produkta sakarā. Un tad arī ir viss healthy lifestyle, work-life balance, stress management, fitness, weight loss, muscle building
un atkal mums ir frāzes, kuras mēs varam izmantot kā izējas punktu, lai domātu par to saturu un risinātu kaut kādas problēmas vai stāstītu, kā mūsu produkts vai pakalpojums palīdz risināt kaut kādas problēmas vai sasniegt mērķus visā šīs apakšgrupās, kur tad mēs varam ar to savu auditoriju komunicēt. Tad nākamais jautājums ir par kādiem populāriem izaicinājumiem vai hashtagiem, ko mūsu auditorija lieto un kur viņa piedalās. Un atkal tas foršums ir, kad vārds ir pieslēgts internetam, kas nozīmē, ka viņš reālā laikā var sekot līdzi, kas tad ir tās aktualitātes un kas ir tie hashtagi vai kas ir tur izaicinājumi, kuros mūsu auditorija varētu piedalīties. Piemēram, TikTok Fit, Workout Wednesday, Fitspo, Healthy Living, No Excuses, un tie ir visi hashtagi, ko mūsu auditorija varētu lietot, un ko mēs arī varam lietot pie sava saturiem. Mēs, teiksim, izvietojam tavus pašus postus vai video, kas man liekas arī laba lieta, ko darīt un apstīties, kādu saturu taisa mūsu citi konkurenti vai citi cilvēki, kas darbojas mūsu tirgu, šādiem te pašiem atslēgas vārdiem un mirkļu virkām hashtagiem. Tad nākamais jautājums ir, kuri influenceri vai sabiedrībā atpazīstami cilvēki ir tie, kuriem mana auditorija seko. Nolūk, un te ir tātad mums reālā laikā atlasa pašlaik aktuālos Latvijas fitness influencerus, piemēram, Kristīna Bērziņa, 100,000 Instagram sekotājiem, līgatnes Latvian food blogger ar 70,000 sekotājiem, un tas mums Mārtiņš Rītiņš, tas diemžēl jau vairāk nav aktuāli, Dāca Līdaka, Dāvis Orans, te var sekot ir, protams, ir žēl, ka viņš nav norādījis precīzi saites uz viņu kontiem, un es pieļauju, ka tas tāpēc, ka Google ar Instagram netraudzējās tik ļoti, bet tie ir tātad dažādi cilvēki un influenceri un populāras personības, ar kurām mēs varam domāt par iespējamo sadarbību vai kuras mēs varam pieminēt savos ierakstos, skatoties, kas tad ir tas, teiksim, par kādām tēmām viņi runā un kā mēs to varam piesaistīt pie tā savu produktu vai pakalpojuma, lai mūsu auditorijai būtu par to interesanti uzzināt vairāk. Tad pirmspēdējais ir vēsturiski notikumi vai cilvēki, ar kuriem mūsu auditorija varētu labi asociēties un ko mēs varētu izmantot, lai popularizētu savu produktu vai pakalpojumu. Mēs varam sākt skatīties uz Latvijas atlētiem, uz, protams, arī tie aktuālie notikumi. Te gan viņš ir ļoti plaši paņēmis Latvijas kultūra un tur daba un neatkarības notikumi, bet tas ir bišķīt pa plašu. Un iespējams, ka mums tas tāds prompts ir jāpielāgo un jāskatās arī, kā viņš tātad ar katru auditoriju un piedāvājumu kopā iet, lai mēs viņu pielāgotu un apstītos, kāds kurā gadījumā ir tas rezultāts. Un tad ir popkultūras ziņas un notikumi reālā laikā, kas varētu būt aktuāli mūsu auditorijai. Paskatīsimies, tātad viņš ir atradis futbola komandu, interesanti, viņš basketbolu neko nepieminēs, Rīgas maratons notiks šīs brīvdienās. Viņš vienkārši piemin tādas vispārīgākas idejas. Tad tas, es domāju, ka rada to priekšstatu, iespējams, ka mums ir jāuzprast kaut kāds konkrēts skaits, kur blakus ir poga, tātad edit text. Mēs varam paprasīt, what 10 pop culture or a news events can we leverage. Apstīsimies, vai viņš izdomās un atradīs mums 10, ja mēs viņam iedodam konkrētāku uzdevumu. Viņš mums iedod tādu bišķīt atkal vispārīgas tās atbildes, nevis reāla laika. Un tas ir, viens no izaicinājumiem tieši ar šiem te rīkiem, ka viņi vēl nav tik precīzi, varbūt, kā mēs gribētu, bet, kā jūs redzējāt, arī šur tur var dabūt ļoti labas atbildes. Un te, protams, mēs varam uzspiest Google it,
un viņš atvērs te arī meklējumus Google, kas iespējams var arī iedot kaut kādas vēl tur atbildes, kā arī jūs varat norādīt, vai tā ir laba vai slikta atbilde, not factually correct, un te varat uzspiest modify answer, kur viņš var pārrakstīt to jūsu atbildi vai īsāku vai garāku, vienkāršāku, more casual vai more professional, tātad vairāk neprofesionālu vai profesionālu, kā arī jūs varat padalīties, eksportējot šo te atbildi uz Google dokumentu, sākt ar to e-pastu vai vienkārši padaloties ar saiti, ja jūs gribat kādam nosūtīt šo te savu atbildi. Nu, un tad šis te gan links uz bārdu, gan šis te dokuments būs jums pieejams. Es pēc tam nosūtīšu, vai būs arī zem šī te video.